Darbības laiks 69. gada ziema, dzīves vieta ceļā uz Amerikas piekrasti. Tuvojoties zvejas laukiem, jaunākais stūrmanis Геннадий Синельниковs nosaka kursu. Только вчера мы прошли Азорские острова, и наш курс теперь лежит к берегам Америки, на Джорджес-Банку. Это мой первый рейс на трудовой славе. Для меня здесь много нового и интересного. Судно оборудовано новейшими навигационными приборами. По ним можно быстро и точно определить место судна. Судовое время 7 часов. С добрым утром, товарищи. Экипажу подъем. Сегодня среда, 22 февраля. Находимся в 300 милях западнее Азорских островов. Reisā milzenis kuģis un zvejas vīri, no kuriem daudzi arī bocmanis Boris Ernsteins visu mūžu vago jūras un okeānus. Jūrā esmu pavadījis jau 40 gadus. Pārdzīvojis divus laikmetus, jauno un veco. Vecā laikmeta kuģi daudz vienkāršāki un daudz grūtāki apkalpojami nekā pašlaik tagad. Tikai vienīgais, ko mēs varam teikt, varbūt vienotreiz viens otrs izsakās, ka mēs pa ilgi esam jūrā ārā, ka 3 mēneši vai ko, tas priekš mums veciem jūrniekiem nav nekas. Tālu jūru romantika, kajas, albatrusi, delfīni, sidrabotās zivis, taču jūrā ir arī viļņi, un jūrai sāļa. Katram, kas pirmoreiz uzkāpj uz šīs peldošās rūpnīcas klājā, to atgādina kapteinis direktors Valērijs Latiševs, romantiķis un praktiķis vienā personā. Viņam jūrskolas nozīmītei blakus glabājas filologa diploms. «4176, я трудовая слава. Скажите, как у вас уловы, в каком районе работаете? Прием?» Показания были неплохие. 30 минут. 28 основным селедкам. Мы 2 тролления сделали. Один от боя, прямо от боя на дюйт. 12 водок подняли по малобусам. Ясно. Ну вы нам будете сдавать или солить будете? Прием. Идем на швартовку. Par mūsu zvejniekiem amerikāņu prese šo ziemu nepajokam uztraucās. Vesels kuģu uzbrukums pie pašas Ņujorkas, Bostonas, Norfolkas. Bet vaininiece šoreiz tā pati Siļķīte, kura gozējās gar pašiem štatu krastiem. Amerikāņi siļķes tikai iepērk. Bet mēs, protams, ar viņu atļauju kopā ar citu valstu flotīlijām tik smeļam un smeļam. Kad piepildītas mucas, sākas garais zivju ceļojums pie mums. Siļķi dēvē par karalisko zīvi. Ziemeļvalstīs tai veltītas dziesmas, sacerēta pat himna. Varbūt tāpēc šajā peldošajā 5-stāvu namā zivī vispirms notiek kosmētikas un higienas procedūras. Lai izskatītos garšīgākas, siļķes kārtīgi nomazgājas. Lai pēc iespējas ilgāk paliktu svaigas, zivis iesaldē.
pēc siltās golfas traumes mīnus 40 grādos nav sevišķi patīkami. Toties pēc tam mirdzošā ledus ietērpā tās ieguļas jaunā iesaiņojumā. Tā tiek aprūpētas 100 tonnas diennaktī. Šķiet visiem garšo arī svaigi salītās Atlantijas sīkas. Bet jaunais filē automāts vienā minūtē apstrādā 150 sīkas. Tā ir parasta darba diena uz jūras, tālu no dzimtenes. 2-3 mēnešus, tikai ūdens, ūdens un kuģi. Četras darba stundas, 4 atpūtai un arī mācībām. Ilārija Macionžeka un Aina Dzene gatavojas iestāties Kaļiņingradas Zivju-rūpniecības institūtā. Pat krastā nogurušiem pēc darba nav viegli, kur nu vēl viļņu ritmā. Taču izrādās uz šī bāzes kuģa, kura vārds Rudavaja Slava, institūta sagatavošanas kursos mācās 25 zvejnieki. 12 kuģa ļaudis ir neklātienes studenti. Pasniedzējs tehnisko zinātņu kandidāts Eduards Nahamkins ieradies pieņemt ieskaites, sagatavot jaunus studentus. Krasts tuvojas jūrai, jūra krastam. Ārste Pārsla Krūmiņa apgalvo, ka nereti pat poliklinikā nespējot tik ātri un ērti ar pašu modernāko aparatūru apkalpot slimos kā te uz jūras. Cilvēka veselība dārgāka par visu. Tāpēc ārkārtījos gadījumos šī ziemas reisa laikā mūsu režisors Aleksandrs Gribermanis un kinoperators Jānis Celms bija liecinieki angļu helikoptera izsaukumam. Cilvēka dzīvība dārgāka par visu. Darbs, atpūta, darbs, 60-70 dienas uz jūras, dzīvis. Bet šis ir savdabīgs Latvijas flotiles kuģis, te gan arī katrs trešais nodarbojas ar mākslu. Varbūt tāpēc, ka priekšzīmē pats kapteinis un viņa pirmais palīgs Konstantīns Urusovs. Darbības laiks 69. gada ziema. Darbības vieta Atlantijas okeāns, Ziemeļu jūra, Āfrikas piekrastē, kur gan šobrīd mūsu zveji nevelk lomus. Nepiemirsīsim vīrus tālo viļņu šūpās.